Tā, puiši, meitenes, labu dienu. Braucu būvēt atkal savu stila māju. Klausieties, kamēr braucu atkal video. Nu redziet, es uztaisīju tēkraklus ar baigi foršiem uzrakstiem. Vakar laikam manos kanālos, ja vienā kanālā Pagano ir ielikti video, kur rakstīts, ka Dievs sodīs Latviju, prezidents sodomists, un kas tur aizmugurē bija, kad beidz grēkot, klausi Jēzu, un tad tur angliski divi tēkrekli man ir, jā. Lūk, es to esmu uzņēmis savā video, un ko es darīju, šodien šitos visus izsūtīju, savas fotogrāfijas maiku izsūtīju dažādiem te Jelgavā, gan mācītājam vienam, gan arī Ozoliņkevičai Baibai aizsūtīju, tikai nezinu, vai skatījusies WhatsAppā. Lūk, un, var sakot, daudziem ticīgajiem, kas sevi tā sauc, izsūtīju, kas man WhatsAppā ir. Varu pateikt to, kad gandrīz neviens neko pretī neatrakstīja, ja? Jo tas ir kā lakmusa papīrs. Saprotiet, tas ir kā lakmusa papīrs kristietībai. Saprotiet? Tas ir kā lakmus šodien. Jo redziet, kādi mēs esam, es saprotu, ja? Visi spēlē kristietību. Jo visādi šitie, tādi, teiksim, es savu kanālu, piemēram, uztaisīju, ja? Arī ļoti daudz ko uzzināju. Šī, jau, nezinu, 2 gadies intensīvi lieku video, ja? Es uzzināju, kas ir kas ko runā, kas ko domā, kas ko elpo, jo man ir tur komentāri daži. Un ja viņi ir, tad viņi ir gņilie, ja, pārsvarā, ja, kas galīgi, kā es saku, sātana advokāti. Visi, kas man ir uzrakstījuši, es viņus visus saucu par sātana advokātiem. Mīļie cilvēki, es nevaru jūs žēlot, liekuļot. Ja es tagad tur kaut ko teikšu, sirdī domāšu vienu un uz auditoriju pateikšu otru, tā būs liekuļošana, un tas nav no Dieva, un tas nav manī. Kas mani jau 2 gados video skatoties ir, iepazinis un pazīst un redz un saprot, tad redz, ka es patiešo saku, ko saprotu, ko domāju, to saku, tā ir, un nekāda žēlastība. Un šobrīd, ko es gribu teikt, tieši tas pats, ja? Latvijā kristietība, tagad es aizvien vairāk un vairāk redzu, kad ir, sauciet kā gribiet, sapujusi un krūmu kristietība un tāda un šāda un kāda, un visi ir šitajā te saucamajā visi ir nobaidījušies, visi ir kaut kādi kabatas kristieši, un es pat nezinu, kā lai nosauc, jo tad, kad es gaidu atbalstu nezinu, ja Bībele, teiksim, saka, nosauksim brāļu māsas Jēzu Kristu, ja, tad šī atbalsta nav. Un ko nozīmē šie brāļu māsas? Tad brāļu māsas ir tie, kas dara debesu tēva prātu un debesu tēva gribu. Un ja nav šie komentāri, un ja ir, tad ir sapuvuši, var sakot, zēnu meitenes, es nezinu, kā jūs tiksiet debesīs ar šitādu visādu, kā saka, attieksmi un ar visu, jo tā kā dzīvojiet, kā Bībele arī mums saka, tad vai tu kaut ko dari grēcīgi un tu netiec debesīs, vai tu kaut ko nedarīsi. Ja Dievs būs, kā Dievs redz, teiksim, bija situācija, kurā tev vajadzēja kā Krievs saka, napralom, zaiķi napralom, ja? Un tu neko neizdarīji, neuzrakstīji, neiesaistījies, noklusēji, nočurāji, nobaidījies, sauc kā gribi, ja? Tad arī jautājums, vai tu tiksi debesīs, jo Bībele saka, bailīgie netiks debesīs, bailīgie. Ja tavs motīvs, kāpēc tu kaut ko nepateici, neparakstīji, jo vēl ir rakstīts arī par to, ka kas no manu vārdu kautrēsies.
kas kaunēsies, jo man ar kaut kādi, teiksim, piemēram, ir redzi, es neslēpju savu seju, jā, neslēpju savu vārdu, reku mani cilvēki zvanījuši, jo manos video ir redzams arī mans mobilais telefons, ir daži video, kuros var redzēt, un mani zvanījuši acīgākie, un tad ir atraduši, jā. Tātad Bībele saka par to, ka ja tu bīsies, bet kautrēsies vai kaunēsies, tad arī Jēzus ir teicis, viņš te arī teiks, es tevi nezinu, nepazīstu, vecīt, tu uz zemes te no mana vārda, no maniem, nezinu, ticības brāļiem, kas tur gāja, kā saka, krovs nosu, jā, un gāja uz ambražūru ar krūtīm, jā, plikām, un tu neko nepiekriti un neko neteici un negribēji būt pie tam tos visus nikus salikuši tādus kaut kādus, lai neatpazītu bildes nav, ja, kad tu ienāc YouTube kaut ko komentēt, tad tur ir tur šitāds vai tāds, vai īgnais ignis, vai ignīgais ignis, ja, nu nezinu, es kā piemēru saku, ja. Var sakot, tad zēnu meitenes jā, tad un es šodien izsūtot šitās savas bildes ar savām šitām supermaikām, ja, neviens nekur neko, un klusums, un Puriņš Juris Jelgavā noskatījies, neko neraksta, neviens neko nesaka, tad zēnu meitenes, es nesaprotu, kur jūs ejiet, ko jūs dariet, ja, un man ir skaidrs, nevienam nerūp Dieva darbs. Tāpēc es aizvien vairāk, kāpēc es cepos, kāpēc Jelgavas Vasarsvētku draudze tur ir sātanisti un Jelgavā mirst tur 100 dienā, 170 un draudzē ir tukša un neviens neko nesludina un neviens neko nedara, ja, tik sanāk kopā svētdien, trešdien viens otru tur ļečī, ja, nu, nav tā, tikko vēl noskatījos vienu Anglijas pasniedzēju, kurš ir Bībeles skolā Baltkrievijā un tādi īsie šorts video pa minūti, pa 2 gari iet, un tad viņš pareizi pateica, viņš teica, kad Anglijā beidz tur to Bībeles skolu, kaut kāds tur kurs vai kas, vai iet, vai beidz, ja, tad viņš šitos studentus sūta tā kā tādā mazā kalpošanā, nosauksim pilsētā, pie kaut kādiem pensionāriem, veciem, vientuļiem cilvēkiem, ar kuriem nav radi draugi, ar kuriem nav kas parunā, nav kas tur, kā viņš teica, pasēž tējas, tas iedzer, vai traukus nomazgā, vai izsūc istabu, izdara klīningu. Nu, tikko es šito noklausījos, es domāju, es cik video neesmu stāstījis, Ozoliņš Agris tur, Ozoliņkevičs Agris Jelgavā tantei tur kādai kaut ko, nu, pastieties manus video, visi, kur saucās Jelgavas Vasarsvētku draudzi, iet apstīties, kāda man ir šitā te pret Java, Agrim un pārējiem, ja. Neviens neko neiet, nekalpo, nedara un neies. Es teicu, ar sūdainu mietu neizdzīsi nevienu Ozoliņkeviču ārā uz ielas citam izdarīt labu, ja, nu nevienam. Un vēl viņš interesanti pateica, tas pastiedzējs, viņš teica, kāpēc svētdienā, viņš saka, pēc tam viņi ierauga, ka tie vecie pensionētie vai kas, ja, atnāk uz to dievkalpojumu un laikam prasījuši, viņi saka, bet jūs jau otrdien vai trešdien vai ceturtdien bijāt pie manis ienākuši, pasēdējāt, padzērāt tēju, tur palīdzējāt mājas darbos, tur to un to, tad tie cilvēki, tas ir tas, par ko es visu laiku cepos par Ozoliņkevičiem, ka viņi savu pakaļu neko nevar pacelt no saviem džipiem, Chrysleriem vai kur viņi katrs sēž, ja, un Gudrā Stalberga studijās visi tikai gvelž, ja. Pareizi tas Džeks pateica, tie cilvēki pēc tam nāk uz tām vietām. Lūk, Jelgavas vai kādu pilsētu draudzes varētu būt pilnas stāv grūdām, bet neviens jau, kas saka, svoločs, neiet ārā pie tiem grēciniekiem, neko nedara labu, nedara labu. Ja? Nevajag tai tantei uzreiz pie pirmās krūzes par Jesus Christ stāstīt, ja? Bet reko angli saka, vientuļi, veci, nespēcīgi, slimi, tīzli, un pie viņiem neviens neiet. Viņš reko, nes savus Bībeles studentus visu laiku regulāri uz turieni sūtu. Lūdzu, un es, kad to izdzirdēju tagad, ap Ozoliņkeviču, par slinkajiem Ozoliņkevičiem un pārējiem kristiešiem Latvijā es jau rakstīju pirms gada. Un šodien es saņemu apstiprinājumu no Angļu Bībeles skolas pastiedzēja. Nu, tā kā slava Dievam un kauns jums.